Numurs Mārcis Ošs, 15. numurs Abdulais Dialo, 5. numurs komandas kapteinis Gins Freimans, 10. numurs Boris Bogdaškins, ar 8. numuru Rustams Sosrānaus, ar 9. numuru Darījus Šlatka, ar 26. numuru Gļebs Kļuškins, ar 22. numuru Kenedijs Erriba, 29. Vjačeslavs Suškins. Spēle sākusies, Jelgavnieki iesākuši aktīvi, komandas galvenais treneris Jelgavs, komandas galvenais treneris Vitālijs Astafjevs, treneri Andrejs Piedels, Dāvis Cauni, spēlējošais treneris Valērijas Reķko, fizioterapeits Jurijs Ksenzovs un ārsts Oļegs Samoļenko. Starp treneriem arī Romāns Kvačovs. Kenedijs arī tagad labajā malā, visai bīstam tur nospēlē pret pretinieku. Labi. Tāds minimāls noteikuma pārkāpums, principā korpus pret korpus. Skaidrs, ka šodien šajā translācijā mēs visi Latvijas līdzekļi esam par vienu komandu, par Jelgavu. Un turēsim īkšķus un cerēsim, ka labā spēlē būs arī pozitīvs iznākums priekš Latvijas futbola līdzekļiem. Protams, Rabotņiški varbūt ir neliela favorīti. Viņi arī šajā spēlē, vismaz pēc bookmaker domām, ir favorīti. 2 spēļu summā mazliet izteiktāk favorīti, bet, jāatceramies spēli pret un šo 2 cīņu spēli pret Bulgāru Liteks, tad tur bookmakeri, teiksim tā, Jelgavas izredzes vērtē visai mikroskopiski un paši zinām, kā viss beidzās 1-1 Jelgavā un viesos 2-2 un Jelgava iet tālāk. Pirmoreiz klubu vēsturē ar 3. piegājienu Eiropas līgā Jelgava nodrošināja sev vietu nākamajā kārtā. Kaut kādu ieguvu noteikti arī finansiālo labumu. Arī, jāatzīst godīgi, Latvijas komandām šī Eiropas līga daļai ir arī iespēja nopelnīt, varbūt nopelnīt arī skatoties uz nākamo sezonu. Tā kā katrs šis mačs ir īpašs, bet īpašs gan skatītāju intereses ziņā, gan arī tādu futbolista attieksmes ziņā. Kā sanāca pirms pirmajām spēlēm ar Tamas Pertī parunājoties, tad viņš arī atzina, ka Eiropas līga tomēr ir kaut kas cits. Tā ir tāda neliela neziņa, neliels uztraukums, kāds būs pretinieks, bet tagad Kenedijs Erriba labajā malā. Tur jau klāt pretinieks un Kenedijs Erriba un sāpīgi sadursme starp Kenediju un Erribu un šķiet pretiniekos tur bija 26. numurs Mite Cikarskis, 24. numurs tomēr Duško Traičevskis. Bet situācija tāda, ka Traičevskis izsita bumbu un Kenedijs Erriba jau bija kustībā vēlēdamies vēl tālāk mazliet bumbu aizvirzīt uz labo malu un šis kontakts, teiksim tā, arī skaņa bija visai sāpīgi pieklubo gan Traičevskis, gan Kenedijs Erriba. Nav ko plātīt roku. Šoreiz Traičevskim uz galveno tiesnešu brigādes, starp citu šodien no Norvēģijas. Galvenais tiesnesis Tore Hansens, viņam asistē Jons Mihēls Knudsens un Oistens Ieterlands, 4. tiesnesis Trons Ivers Dövle. Spēles delegāts Portugāls ar Valo Albino. Sanāca arī redzēt, kā tad darbojas šis Portugālis delegāts, kā viņš visu pārbauda. Iepriekš Jelgavā bija, kad spēlēja Jelgava pret Bulgāru Liteks, bija šeit serbs, tad pilnīgi atšķirīga šī darba metoda. Ja serbam, teiksim tā, neapmierināja, principā nevarēja saprast, kas viņu vispār apmierina. Visur tika sameklēts problēmas, visur gan medicīniskajos kabinetos, gan ar laukumu. Skaidrs, ka laukums nav ideāls, bet tā kopēja attieksme no šīs serbu delegāta, kas bija pret Liteks, bija tāda ļoti strikta. Par katru sīkumu tika pārmests Jelgavniekiem. Brīžiem izteicās arī šis serbs, ka viņš netic, kas te notiek, bet atbrauca Portugālis, viņš gan atļāva atstāt mix zonu, kas ir pēc spēles preses pārstāvjiem, sarunām ar futbolistiem tur, kur Jelgava to bija nolikusi pirmajā spēlē. Arī pret laukumu nebija nekādas pretenzijas. Portugālis teica, ka viņiem Portugālē laukumi ir pat sliktāks kvalitātes, ka Jelgava šeit ir labs laukums. Portugāli nebija nekādas pretenzijas pret medicīnisko kabinetu. Tur viņš iegāja un teica tā, ko es saprotu no medicīnas? Man jums ir jātic un teiksim tā,
diezgan ātri ar šo delegātu nebija nekādas problēmas. Viņš teica, ka viss Jelgavā ir kārtībā un viss arī ir kārtībā, Kenedijam arī jāpalīdz aizsardzībā, un viņš to arī izdara. Atbruņo viņš 26. numuru Mīte Cikārski, pirmais stūrstiens pie Jelgavas vārtiem. Nebūs viegli, skaidrs, ka nebūs viegli, Jelgavai viņi nav šajā spēlē favorīti, bet Jelgava ir komanda. Tā nav varbūt individuāli pats spēcīgākā vienība, bet spēks tieši slēpjas šajā komandas garā, komandas vienotībā, un arī ar to tika pārvarēta šī pirmā kārta, bet šīs skatītāji, varbūt tās cerības un futbola cilvēku cerības, kas, teiksim, pēc uzvaras pret Liteks, skaidrs, ka prese mēdīja raksta, ka nākamais pretinieks ir mazliet vājāks. Jā, varbūt arī ir pēc ranga, pēc meistarības mazliet vājāk šī komanda nekā bija Bulgāra Liteks, bet ir jāsaprot viens, ka šīs reti pret kuru komandu, katrā ziņā pret tām komandām, kas ir izsētās Jelgava, ne pret vienu nebūtu favorīti, un nevaram mēs tagad tā, protams, fantastisks šis sākums Eiropas līgā, 3 komandas iet tālāk, bet mums jābūt arī objektīviem futbola cilvēkiem, tiem skatītājiem, kas skatās, nevajag domāt, ka tagad Jelgava ies pāri šai komandai, jo tā ir varbūt vājāka meistarības ziņā nekā Liteks. Arī maķedonieši būs favorīti, bet skaidrs, ka šis ambīcijas arī jelgavniekiem, arī spēlētājiem ir šī pārliecība liela. Pēc uzvaras pret Liteks viņi tic, ka viņi var spēlēt. Bet, katrā ziņā mēs noteikti visi ceram Latvijas futbola līdzekļi. Kļuškins pa kreisi Sosrānovs, un neizdodas arī ne stūri, ne autu izspiest par Maķedonijas komandu runājot. Tad vakar pabija arī šīs komandas treniņos, treniņā tad vizuāli, augumā ļoti maza komanda, un parunājoties arī ar komandas kapteini Bažiljovski, tad viņš teica, bumbu gaisā mēs necelsim, mēs spēlēsim pa zemi, daudz saspēles, daudz skriešanas, bet katrā ziņā nespēli otrajā stāvā, jo tur viņiem pret Jelgavu variantu nesot. Tā kā skatīsimies, kā izdosies šis gaisa bumbas izmantot Jelgavai, kā izdosies tikt pie standarta situācijām. Šeit tāds pirmais centrējums, skaidrs, ka Ošs uzvar gaisa divciņā, nebija kam pagarināt šajā situācijā, un ļaujam mierīgi tur Altim Parmakovskim spēlēt uz priekšu. Bogdaškins. Gaisa divciņās vajadzētu būt pārstaram, bet Bogdaškinam šādi nevajadzētu izslēgties no spēles, jācenšas ātrāk atgriezties spēlē, un šeit bīstams moments, un riskē, uzsit pa vārtiem maķedonieši, centās tuvajā stūrī trāpīt, netrāpīt, bet redzam, uz brīdi Bogdaškins izslēdzās no spēles, uzreiz bīstams moments, nav ko plātīt rokas, nav tiesnešu svilpu, spēlējam tālāk, cenšamies celties pēc iespējas ātrāk kājās, šādas nelielas izslēgšanās uzreiz redzam, cik ātri ir Rabotņiša komanda, ātrs moments, ātrs ieskrējiens sodlaukumā un jau sitiens. Šoreiz ne vārtu rāmī, šoreiz garām, bet katrā ziņā izaicināt likteni arī nevajag, šeit tās jāspēlē Kļuškins, vai nebūs pirmais brīdinājums, nebūs, pagaidām pabrīdina, bet nākamajā līdzīga stila pārkāpumā Kļuškins tiks pie dzeltenās kartītes, tā kā jābūt uzmanīgam. Pa zemi tagad spēlē Rabotņički. Savā aizsardzības zonā būs viņiem lielāka bumbas kontrola no Jelgavas pozīcijām skatoties, tad tas nav nemaz tik slikti, ka Rabotņičs kontrolē vairāk bumbu. Ir tomēr nelielas šaubas, kā Jelgava jūtās spēlē, kad ir jāspēlē kā pirmajam numuram, kad ir vairāk jākontrolē bumba, kad ir jāveido pozicionāli šī uzbrukuma. Pat virslīgā ir problēmas pret Metu, pret Daugopilu. Tas nav Jelgavas spēles stils. Varbūt pat labi, ka Rabotņičs vairāk kontrolē bumbu, un tad šī ātrā pārēja kaut kur meklējot standarta situācijas. Tā ir Jelgavas spēle. Jelgava nav tā komanda, kas labi jūtās kā pirmais numurs, un tādā sarunās ar Jelgavas futbola cilvēkiem arī viņi, principā, izteica tādu vēlmi, ka labāk, lai mēs spēlējam, ka otrais numurs šeit neliels neprecizitāts, neliela neorversitāte un bumba Rabotņiškiem. 10. minūte spēlē. Šajā brīdī jāspēlē Gubinam. Gubins Latvijas kausa izcīņas finālspēles vērtīgākais spēlētājs skatītāju balsojumā. Tāds negaidīts iznākums, bet Gubins ilgadējs, jau jāsaka tā, ilgadējs Jelgavas klubu spēlētājs. Un arī kausa izcīņas finālu aizdīja labi, aizdīja kā kopumā visu Jelgavas komandu. Tagad tāls šis brīvstiens un nav
Nav tuvu līdz vārtiem, nebūs nekādas piespēles sodlaukumā, pagaidām vēl pa zemi, bet redzam, cik ātri ir Rabotņički. Neļauj domāt, uzreiz ir klāt, Latkam uzreiz atbruņo Jelgavas poli. Tādā ziņā var rasties problēmas, Rabotņički izmanto savu ātrumu pārsvaru, tāds viņiem noteikti ir. Mazliet uzpil lietu šajā brīdī, varbūt kādu brīdi arī spēcīgāk uzlīs. Tā kā skatīsimies arī laika apstākļi. Ap pulkstens 12 un pēc tam ap pulkstens 3 mazliet uzlīja lietas, bet kopumā laukums ir sauss, tādā ziņā nav nekāda problēma. Un arī Jelgava šis laukuma kvalitāte ar katru spēli uzlabojas, ar katru mēnesi uzlabojas. Tagad Kļuškins, Erība, var spēlēt Suškinam, nokavē Erība. Galva zemē, un tad ir grūti izpildīt piespēli, tagad paspējas, bet jāmēģina varbūt izspiest autu. Auts arī, protams, ir liels iegums, bet kam bumba Rabotņičkiem, un redzam, cik uzmanīgi Rabotņički arī spēlē šādās situācijās, kad ir jāsit bumba. Aizsargs varbūt varēja ātrāk spēlēt un sist bumbu autā, bet maksimāli cenšas izspiest, lai nav šo autu, lai nav šāda veida standarta situācijas, lai lietā Mārts Ošs nelikt savus spēcīgās rokas. Ošs spēlē Kļuškinam, mazliet spēcīgāk uzlīst, kā jau tas bija gaidāms, bet ne ilgs šis lietas būs Suškins. Jelgavas leģionārs, Krievu leģionārs, otrais leģionārs, un tas ir Stūrstienam jābūt. Bija jau bumba atstājus tieši tā, un tā ir pirmā standarta situācija. Tā ir Jelgavas iespēja, tie ir Jelgavas momenti, un tie ir jācenšas izmantot pēc iespējas efektīvāk. Skatītāji arī skaļi atbalsta savu komandu ar aplausiem, un pirmā standarta situācija pie Daniela Božinovska vārtiem. Maķedonijas komandas vārtsargs Latka piedāvā izspēlēt šo standarta situāciju. Un Sosrānaus centrē, un Božinovskam jāspēlē ne tas labākais centrējums šajā brīdī. Božinovskis spēlē pa zemi. Redzam, pirmā standarta situācija ir iegūta. Netika tā izmantot varbūt tik labi, kā to varēja izdarīt šajā situācijā, bet gaidam. Gan jau, ka iespējas būs. Galvenais ir pacietīgi spēlēt aizsardzībā. Dialo Ikstens Bļauka spēlēs. Dialo neriskē un nospēlē šo gaisa bumbu. Tā kā sāni iemetiens Rabotņičkiem, bet visticamāk no viņiem gan nesagaidīsim tāls metiens sodlaukumā. Un pa zemi saspēlēs, kā jau tas tika prognozēts, kā jau solīja komandas kapteinis man vakar sarunā. Visai pozitīvas situācija Latvijā skatījās šis Maķedonijas komandas kapteinis. Teica, ka Latvijā laikapstākļi esot burvīgi. Maķedonijā esot pilnīgs briesmas līdz pat 40 grādiem, tur nesot ko elpot, tā kā šeit Maķedonijas komanda jūtas labi. Redzam, Gins Freimans arī pārdzīvo tādās situācijās, kur varbūt 50-50 varētu arī mēģināt iegūt sāni iemetienu, kur neizdodas tas tomēr, protams, ir Jelgavas variants, tomēr iespējams pats svarīgākie vārti pret Līteks tādā veidā tika gūti pirmajā spēlē, kad Jelgava bija iedzinējusi ar 0-1 pēc Mārča Oša metiena sodlaukumā iesit ar galvu Malašenoks. Malašenoks šodien rezervē, tāds pats sastāvs Jelgavai, kā jau teicu, pirmajā spēlē pret Līteks. Varbūt viesos Jelgava spēlēs savādāk, izmantos to pašu, ko pret Bulgāriem ar 5 aizsargiem piesaistot Valēriju Reķko ar 3 centra aizsargiem, 2 malējiem, bet nosarunā ar Jāni Vugulu pirms spēles, tad viņš arī teica, savā laukumā tomēr laikam pareizāk ir spēlēt šādi. Ar 4 aizsargiem tik daudz varbūt pat par aizsardzību nedomājot. Skaidrs, ka aizsardzība ir ļoti svarīga Jelgavai pēc iespējas mazāk vārdus neielaist vispār. Ideālā gadījumā tagad Suškins, un tas ir noteikuma pārkāpums. Nav noteikuma pārkāpums, pats ir kritis Suškins, tiesnesis bija blakus, nav pamata to apšaubīt. Skaidrs, ka kritiens bija visai pārliecinošs, un katram Jelgavas līdzstājiem, katram Latvijas futbola līdzstājiem gribējās, lai šeit ir pārkāpums, bet tiesnesis bija blakus, un situācija redzēja labāk. Kļuškins, un neizdodas pielikt pie zemes Kļuškinam bumbu, tagad Latka. Spēlē ir Latka vēlreiz. Neizdodas pagaidām pielikt pie zemes bumbu. Tas ir noteikuma pārkāpums. Sosrānaus ar rokām spēlē. Skaidrs, ka skatītāja reakcija uzreiz ir visai izteikti tādā ziņā, ka neapmierinātība tiek pausta. Bet šoreiz noteikuma pārkāpums bija.
ar rokām neatļaut turēt pretinieks Sosrānovs. Petroviks. Tagad Freimans. Freimans tiek pie bumbas, spēlē atpakaļošam. Pēc iespējas drošāk jācenšas spēlēt. Skaidrs, ka pārliecība ir laba lieta, bet nevajadzētu aizrauties ar šādām darbībām. Centās saglabāt ožu bumbu. Tas liecina tikai par to, ka Jelgava ir pārliecināta, ka var spēlēt. Tas gan ir noteikuma pārkāpums šoreiz gan. Tiesnesim nav jautājumu. Freimans saka pretējo, vajag vēl pārliecinātāk spēlēt, vajag vēl vairāk ticēt sev, ka var komandu. Kapteinis vienmēr ir galvenais laukumā, teiksim tā, motivētājs, kurš visvairāk runā ar savu komandu. Kļuškins. Erībām jāspēlē Kenedijam. Cenšas viņš apspēlēt pretinieku. Maķedonieši saglabā bumbu laukumā. Latka. Nākam piespēlēt, cenšas ātri pa kreisi Gubinam. Gubins vēl tālāk Sosrānovam, precīzi Sosrānovs. Un nesanāk nekas, jāatgriežas aizsardzībā Sosrānovam. Redzam uz arī tāda situācija, kuru sekundi izslēdz Sosrānovs. Šajā situācijā, kad Gubins devās uz priekšu pa malu, Sosrānovs zaudē bumbu. Ātri pussargam ir jāatgriežas aizsardzībā. Sosrānovs mazliet samincinājās, bet viss šoreiz ir veiksmīgs. Suškins pa kreisi Sosrānovam. Sosrānovs ar Suškinu bieži vien pēc treniņiem paliek ilgāk šeit stadionā. Teiksim tā, trenē otro vārdsargu Mārts Mēlits un izpild daudz sitiens, daudz centrējums. Un tagad otrā standarta situācija. Boris Bogdaškins dodas pie bumbas. Boris Bogdaškins Sosrānovam ne tas veiksmīgākais centrējums, tagad iespēja Borisam. Boris Bogdaškins vārtos no stūra, aicina skatītāji. Oša netiek pie mums, jāsit Dialo, un Dialo netrāp vārtos. Viens vārds pret Līteks. Dialo guva ļoti svarīgs. 2-2 panākošais sitiens. Abdulaja Dialo rēķinās senegālietis. Latvijas komandas sastāvā viens spēle arī Senegāls izlases sastāvā pret Čīli. Katrā ziņā liels cerības ar šo futbolistu saistīja Jelgava, bet šoreiz netrāp vārtos Abdulajs. Latka ne tas garākais augumā spēlētājs, bet viens no agresīvākajiem, nepatīkamākajiem pretiniekiem. Redzējām, kā atgrūda pretspēlētāji, pēc tam pats tika pie bumbas. Līdzīga spēle līdz šim, vairāk mazliet Rabotņička ar bumbu, bet šie centrējumi būs bīstami Jelgavai, un tas ir jāizmanto. Tas ir jāizmanto pret šo augumā mazo komandu. Jāsaka, kā ir. Latkam jāpalīdz Abdulajam, tā arī notiek. Latka atbruņo pretinieks, spēlēs atpakaļ Ikstenam uzmanīgi ar šādām piespēlēm. Nav izcila laukuma kvalitāte. Neliels, teiksim tā, rikošets, neliela bedrīta un var beigties bēdīgi, bet spēle turpinās viduslīnijā. Bumba pašlaik Rabotņičkiem, spēlē viņi pa labi. Starp citu, kā tad spēlē pārējās komandas, Latvijas komandas, protams, tas mūs interesē. Skonto tātad savā laukumā Skonto stadionā pret Ungāru Debrecenu 19:00 un Jūrmals Spartakam atkal vēlā spēle 21:30 pret Serbu Vojvodinu. Divi spēlētāji šajā Serbijas komandā no tā sastāv, kas šogad uzvarēja pasaules čempionātā U20 izlasēm. Arī komandas kapteinis no šīs Serbu valsts vienības. Katrā ziņā spēcīga komanda, bet teiksim tā, apetīti rod sēdot, un tā kā nostartēja šogad Eiropas līgā pirmajā kārtā Latvijas komandas, raist tāda cerība, ka vismaz viena tiks vēl tālāk, vēl uz trešo kārtu. Protams, mēs gribam, ka divas, varbūt pat trīs, bet jāskatās, sportā varbūt visādi var tikt, trīs varbūt arī citādāk, bet mēs, protams, ceram uz Latvijas komandām. Rabotņički pagājušajā gadā Maķedonijas čempionātā otrā spēcīgākā komanda, klubs dibināts 1937. gadā, bet, pagājušajā gadā par čempioni nekļuva. Tagad Kļuškins ātrāk jādomā Gļebam, laicīgi viņš iespēlē tagad Freimans, pa labi Kenedijs,
Nu, jācenšas pie zemes pielikt šīs bumbas mazliet ātrāk. Nu, jā, parāda šāds neliels pārkāpums. Maķedonieši, nu tagad arī. Petrovīks, arī kapteinis uzreiz Iljovskis ir pie tiesneša, pie Norvēģa tiesneša runā, ka ir jābūt zeltainajām kartītēm. Nu, tāds neliels pārkāpums. Nu, visai trausls ir maķedonieši. Jāspēlē agresīvāk, jāspēlē gaisa divcīņās. Var tur uzvarēt Jelgava. Jelgava ir spēcīga fiziska komanda. Tas ir jāizmanto Suškins, Kaļuškins un Suškins. Jelgavas komandas sastāvā šoreiz Suškins bija tas, kurš bija bumbas ceļā. Pirmo puslaiku pret Liteks aizvadīja visai bīkli. Maz iesaistījās divciņās, bet uz otro puslaiku izgāja tā, kā spēlē līdz šim šajā spēlē. Tagad Bogdaškinam neizdos tik līdz Idena Freimans klāt un redzam, cik neapmierināts ir maķedonieši. Arī Freimans emocijas šajā spēlē ir. Emocijas vēl arī būs. Tagad Iljovskis, komandas kapteinis, vēl vienu piespēli. Un tagad sodlaukumā būs sitiens, un Kaspars Ikstens izvelk bumbu no vārtu stūra, ķer šo bumbu, daudz sitīs no distances maķedonieši, arī tas viņiem patīk, cik sanāca viņus papētīt. Tālstien ir viņu arsenālā, var uzsist no distances, no 1,25 m, protams, arī no tuvākām distancēm, bet tas nav pārsteigums, ja viņi sitīs arī vēl no metriem, varbūt 30 uzsistīs. Katrā ziņā vienmēr katrā epizodē jābūt gatavībā. Ikstenam visu laiku ir jābūt gatavībā. Viņš aizdomāties vai atpūsties vārtos šodien nevar un ir jābūt gatavam. Par to šaubu nav. Kaspars ir maksimāli motivēts, tāpat kā visa Jelgavas komanda. Vēl skatītāji pienāk, kā jau teicu, viesu sektors izskatās, ka pilnībā pat ir tukšs. Bulgāri bija neliela delegācija atveduši, tad šodien maķedoniešiem šis viesu sektoriņš ir tukšs, un tur kādi latvieši izmanto brīvās vietas un arī apsēž, bet kopumā kaut kādas, protams, brīvas vietas var saskatīt. Daudz cilvēku stāv kājās, nemaz neieņem sēdvietas. Tā kā 1500 arī šajā spēlē noteikti skatītāji ir Zemgales olimpiskajā centrā. Starp citu daudz, teiksim tā, uz aci skatītāji 20 arī šeit man aiz muguras, aiz žoga stāv skatās šo spēli, vēl vairāk aiz citiem žogiem, tā kā interesi par šo spēli Jelgavā ir visai liela. Sāni Jemtien Cikārskis spēlē Vujčičam. Vujčičs atkal pie bumbas netiek pie bumbas, tur Latvijas izlases malējais aizsargs Gins Freimans. Suškins cenšas apstrādāt bumbu, neizdodas viņam tas. Skaidrs, ka izskatās, ka Rabotņiči vairāk spēlē ar bumbu, viņiem ir pārsvars, bet pret Līteksam Bulgāru komandai šī bumbas kontrola bija vēl lielāka. Saglabā bumbu laukumā Kenedijs, bet nedrīkst šādi kļūdīties. Šoreiz izsit pēc tam tālāk bumbu. Tagad saulīt visai spēcīgi uzspīd. Cerēsim, ka jums tas video kvalitātē netraucē, bet tāda visai mainīga laika apstākļi šodien Jelgavā. Freimans. Kenedijs prasa bumbu. Ikstens norāda, ka ir ribam jāiet uz priekšu, nevis jāprasa bumbu. 1,5 m no Freimaņa. Astāfjos arī ļoti aktīvs spēles sākumā. Daudz viņš strādā ar Abdulai, daudz viņš runā ar Abdulai arī šīs spēles sākumā. Pāris situācijas ir bijušas pie Rabotņiča vārtiem, pie Požinovska vārtiem, bet, pagaidām mazliet aktīvāk prasītos no Jelgavas komandas spēle tieši priekšējā līnijā. Bet, protams, tas ir tas, ko skatītājiem gribētos, ko Latvijas līdzstājiem gribētos, bet galvenais būs rezultāts noslēgumā. Un skaidrs, ka Vitālijam Astāfjam ir plāns uz šo spēli, kā ir jāspēlē, kādā stilā ir jādarbojas. Spēcīgāk arī vējš tagad uzpūš, kā jau teicu, visai tādi pavasarīgā laika apstākļi šodien šeit Jelgavā. Tagad saglabā bumbu maķedonieši. Petrovīks. Visai pacietīgi pagaidām saspēlējis Rabotņiks šajā
šajās epizodēs aizsardzībā, bet pēc tam ir šīs tālās piespēles. Tā kā nav tā, ka tikai pa zemi veido uzbrukums, arī tālās piespēles izmanto, pagaidām tas rezultātu nedod. Bet skaidrs, ka Jelgavniekiem nevajag paļauties uz to, ka pretinieki jau ir mazāki, šīs gaisa bumbas tās vienmēr būs mūsu. Viņi ir neatlaidīgi, Rabotņički ir neatlaidīgi, Ikstens. Neizdodas pieturēt Jelgavniekiem bumbu. Tāds neliela nervus stāt Jelgavas darbībās. Daudz tieši Dialo pieminās Stāfjos tur laukuma malā. Krieviski sarunājas ar Abdulai. Varbūt kaut kāds pamatlietas jau ir iemācīts Abdulajam. Sagaida laukuma vidusdaļā pretinieks Jelgava. Nav tāda liela presinga. Tagad mazliet, bet tomēr pacietīgi no aizsardzības spēlē Jelgavnieki. Latka! Tādas nelielas pārkāpums fiksē šis norvēģis Tori Hansens. Visai skrupulos pagaidām skatās uz šīm epizodēm, tāda neliela cīņa un norvēģis uzreiz svilpj. Jāpielāgojas, jāturpina spēlēt. Klāt Kļuškins, Freimans apsteidz pretinieku, Freimans, tā ir bloķēšana arī, varbūt. Skaidrs, ka mums Latvijas līdzstējiem daudz noteikumu pārkāpumu liksies, kuri varbūt arī nebūs. Tagad jāspēlē Ošams sagaida pretinieku. Kur tālāk bumba pie Kļuškina. Kļuškins arī bumbu un tālāk erība jau pa labi Freimanim. Cenšamies pieturēt bumbu, labi komunicē savā starpā Jelgavnieki. Pasaka priekšā, ka aiz muguras jau ir pretinieks, ka jāspēlē mazliet ātrāk. Latka. Bogdaškins, labi, Bogdaškins mazliet pietrūks, lai saglabātu bumbu, bet Ošs jau pie tās. Ātri jādomā, Rabotņički ir klāt uzreiz pie šīm saspēlēm. Arī tagad redzam, Freimans saņem bumbu un uzreiz ir klāt pretinieks, uzreiz ir jādomā. Tā kā aktīvu spēles stilu piekop Rabotņički. Freimans ilgi domā šajā epizodē. Suškins, Kļuškins. Ja ir Kļuškins, tas ir labi. Ja ir Suškins, tas jau ir pavisam labi. Kopā tas ir spēks un cerēsim, ka tā arī būs. Tas tā mazliet nenopietnāk, bet jāspēlē Ikstenam tagad vārtos. To arī pārliecinoši viņš izdara. Pēc mana laikrāža. Aptuveni 28. minūte pašlaik spēlē. Jums arī šis laika tablo pieejams ekrānos, gan pie monitoriem tie, kas esat, gan tie, kas pie TV ekrāniem. Visiem sveiciens un visi mēs ceram, ka Jelgava un arī Skonto un Spartaks pēc tam vēlāk sasniegs rezultātu. Šeit pāris mašīnas arī braucot garām, ieraug spēli un piestājais žogu. Nodomā, ka tomēr ir jāapskatās šī spēle. Man ir liela pārliecība, ka šādas spēles nedrīkst laist garām. Eiropas kausa, tas ir kaut kas īpašs. Tas ir kaut kas īpašs gan futbolistiem, gan pārējiem futbola draugiem. Suškins Suškins. Paklub šoreiz. Vjačeslavs Vorņežs, Fakel, Krievijas. Pēc spēka 2. līgā spēlē ir izgājis arī Sanpēterburgas futbola skolu. Vajadzētu būt diezgan labam pastiprinājumam priekš Jelgavas, īpaši jau virslīgas turnīram. Pagaidām gan bez vārtiem šis spēlētājs, bet virslīgā vēl nav spēlējis. Tagad atkal agresīvāks pārkāpums un būs dzeltenā kartīte Latkam. Latka ir ļoti raids dzelteno kartiņu lasītājs. Teiksim tā, varētu būt šķiet, ka pašlaik arī virslīgā viņam visvairāk. Plāksteru, tā saucamo plāksteru brīdinājumu dzelteno kartiņu izskatā. Pirmā puslaika, otrā puse jau lēnām sāks. Un pavisam drīz arī pavisam drīz pēc minūtes aptuveni sāk spēle arī Skonto. Arī tā jau varbūt paralēli vismaz cīpariņiem pasakosim līdzi. Pastāstīšu, kā tad iet tur tiem, kas ir izvēlējušies mūsu spēli. Bogdaškins, Dialo.
Pa kreisi Gubins un kļūdās. Nu šādas kļūdas nedrīkst pieļaut. Redzam, cik ātri pārēj būs sitiens arī tūlīt. Labi, ka šoreiz sitiens nav tas spēcīgākais un tas bīstamākais. Bet, nu, katrā ziņā jābūt uzmanīgākiem. Jelgavas bumba, Jelgavai jābūt bumbai. Arī bumba padevējiem skaidrs, ka šeit mājiniekiem ir jāpalīdz, jāklaus ir futbolisti. Varbūt kaut kur jāpavelk laiks, kad ir vajadzība, kaut kur ir jāpasteidzās. Sosrānovs sit pāri, ar kreiso kāju ērtāk ir sis Sosrānovs. Šoreiz uzsit viņš ar labo un netrāpa vārtu rāmī. Freimans aicina tomēr mazliet aktīvāk uzspēlēt šajās situācijās, kad pretinieki vienkārši saspēlējas savā starpā. Jelgava skaidrs, kas skan Zemgals Olmskajā centrā. Freimanim šī bumba jāsavāc. Gins to arī izdara, Latka pēc tam ar korpusu. Tas ir noteikti pārkāpums, bet padomā kādu laiku Norvēģis. Un daudz emociju no abu komandu pusēm, arī tiesnesim. Varbūt mazliet grūtāk. Skaidrs, ka šādā emocionālā spēlē ir. Bet Rabotņička principā ar katru tiesnešu svilpu ir neapmierināti. Vai tā viņiem ir par labu, tad viņi grib vēl kaut ko vairāk, lai būtu kaut kāds kartīts. Ja ir par labu Jelgavai, tad vēl neapmierinātāk ir maķedonieši. Lošam jādomā ātrāk, nav ko riskēt. Jāspēlēs priekš, tā arī notiek, bet nesaglabā bumbu laukumā Mārcis. Ļoti spilgtas divas spēles aizdīja pret Līteks, gan gūta vārdi, gan pirmajā spēlē šis autu metiens Malašenikam katrā ziņā. Pirmajā spēlē uzvarēja principā katru divcīņu. Un cerēsim, ka tāpat būs arī pret Rabotņiškiem. Freimanis. Bogdaškins, diezgan asa spēlē. Pretinieks Petroviks. Latka. Nākam piespēlē jāspēlēs ar aizsargiem. Sosrānovs. Klāt jau pretinieks Sosrānovs. Tālāk Suškins. Paliek bumbu laukumā Sosrānovs. Mazliet pietrūk šoreiz individuālā izpildījuma, tehniski izpildījumu. Daudz šo nelielo pārkāpumu. Teiksim tā, šis ir tiesnesis, kur katru pārkāpumu svilpu tagad Tīkstens. Bīstami, tāds neliels rīkošets neveiksmīgs nopušs Jelgavas tribīns. Freimans spēlē pa labi uz priekšu, bet tur Rabotņičku aizsargs. Gins. Kļuškinam jāizlec, pagarina viņš bumbu tālāk uz Suškinu. Gļebs. Boris Bogdaškins, tālāk Kļuškins un centrā jau Latka maina, labi malu maina Latka, bet Sosrānovam atkal neizdodas apstrādāt šādu bumbu. Skaidrs, ka nav viegli apstrādāt šādas bumbas, bet tur jau ir šī spēlētāja meistarība. Arī šāds bumbas apstrādāt tagad Iljovskis būs, bet bijusi aizmugura vai noteikuma pārkāpums. Tomēr aizmugura stāvoklis Iljovskim. Komandas kapteinis, kā jau teicu, spēlēja viņš pret Skonto pirms 10 gadiem, 2005. gadā. Atcerās viņš Latviju, atcerās Rīgu. Kā jau godīgi atzina, tad par Jelgavu daudz nezinu. Tik cik redzēja spēli pret Līteks. Brīžiem interesanti paklausīties sastāv jau, kas neapmierina Vitāliju. Tagad Freimans pārliecinoši ar korpusu, pēc tam arī saglabā bumbu savai komandai. Bet šeit izpaužas tas, ka jādomā ir ļoti ātri pret Rabotņiškiem. Katrā epizodē viņi ir klāt. Katrā epizodē domāt laika ir ļoti maz. Petroviks tagad lieliski saglabā bumbu laukumā. Kenedijs uz priekšu. Suškins labi panāk bumbai pretī, pēc tam piespēl Kļuškinam. Kļuškins. Tālāk Suškinam. Neizdodas arī pie autiem. Neizdodas pagaidām arī pie autiem tikt Jelgavai. Sarežģīti, nedod standarta situācijas Rabotņiški. Pagaidām šajā ziņā viss notiek, kā viņi varētu vēlēties. Standarta situācija pie viņu vārtiem ir ļoti maz, 2 stūras stien bija, bet kopumā pagaidām neviena auta. Neviena auta tādā ziņā, ka nav neviena auta, kuru Mārcis Ošs uzreiz dotos un mēs sodlaukumā. To pagaidām Rabotņiški maksimāli cenšas izslēgt, tas viņam arī līdz šim ir izdevies.
aktīvāk aicina spēlēt Vitālijs Astāfjovs savu komandu. Suškins šādās situācijās netērēs spēkus, neskries līdz vārtsargam. Un domā un ļauj domāt. Lūk, arī atšķirība šādā ziņā, ka, Rabotņiški principā vispār neļauj domāt Jelgavai. Jelgava ļauj savā starpā saspēlēties aizsardzības zonā. Pirmais puslaiks lēnām ievirzās noslēguma fāzē, noslēguma daļā. Pēdējās aptuveni 10 minūtes vēl pirmajā puslaikā. Gobinam jācīnās, varbūt neliels bija grūdiens, šoreiz gan bez pārkāpumu. Sasrānovs jādomā ātrāk. Freimans būs pie bumbas. Astāfjovs saka lieliski. Un tālāk piespēlē atpakaļ Kļuškins. Neļaus domāt Kļuškinam un redzam, kā piespiež kļūdīties Vujčičs. Petroviks. Latka labi tagad. Freimans. Saglabā bumbu Freimans, tālāk Bogdaškins, bet ir problēmas pārējā uzbrukumā, bumbas saglabāšanā. Rabotņiški principā nedot iespējas. Un jāpierot pie šāda tempa ir Jelgavniekiem. Šādā ziņā izskatās, vismaz man personīgi pagaidām, ka pat Rabotņiški ir aktīvāki, mazliet ātrāki, spēcīgāki tieši šādās darbībās. Aizsargājoties, kad ir klāt pretiniekiem. Cita lieta, skaidrs, ka Jelgavnieki spētu ātri izmētāt bumbu, ātri saspēlēties, tad var iegūt brīvas zonas, kad pretinieki šādi, lido virsū, bet pagaidām nespēja to izmantot. Jelgava. Un šeit ir Mārts Soši izdara. Ko Mārts pirmo mētienu sodlaukumā lūdzu, saņem bumbošu. Gribēja Freimans šolt izpildītoši, saka, es aizmetu tur tālu līdz jau tuvāk sodlaukumam, un tagad būs mētiens. Ilijovskis traucēs, stāsies pretī Mārcim Ošam, Leiks, lai sarežģītu kaut kādā veidā. Redzam, Rabotņiški to ir izpētījuši, un tagad aplaus no Jelgavas publikas. Mārcis Ošs sodlaukumā. Ir bumbas sodlaukumā, un tagad Bogdaškins tālāk Ošam. Ošs, varbūt stūrstienu var mēģināt izspiest, un tas arī izdodas, būs standarta situācija. Lūk, arī Mārču Ošu metieni. Varbūt šoreiz ne tas veiksmīgākais, skaidrs, ka arī Ilijovskis labi patraucēja. Bet tālāk iegūstam standarta situāciju, būs stūrstiens Rustams Sasrānovs. Pie bumbas, protams, sodlaukumā Dielo, protams, Ošs, augumā garākie spēlētāji. Ko gaidam? Veiksmīgi centrējumi no Rustam Sasrānovu. Suškins tur pie vārtsarga cenšas traucēt. Tāds ir Vjačeslav Darbiņš šajās standarta situācijās. Tiesnesis pasauks. Abas futbolists tur cīkstoņs. Pateiks, ka nav ko grūstīties, ir jāspēlē futbols. Rustams Sasrānovs. Centrējus tur būs vēl viens stūris. Sasrānovs tiek pie bumbas. Protams, gribētos uz puslaiku beigām arī gūtu vārdus, bet vēl zināms laiciņš ir jāspēlē minūtes 7. Sasrānovs. Centrējums Dielo, kur ir bumba pa vārtu stabu. Šķiet, ka pa vārtu stabu, jāskatās atkārtojums. Jums labāk būs redzams man šoreiz. Jāspriež no pirmā iespaida, un šķiet, ka tur pat varēja būt vārtu stabs. Un Freimans ļoti neapmierināts, bet redzam, šīs standarta situācijas ir jāmēģina izcīnīt, jāmēģina gūt stūrstieni, jāmēģina gūt šie auti iemetieni Mārčoši. Tas ir variants, tas ir veids, kā mēs varam vinēt šo spēli. Šoreiz neizdodas gūt vārdus. Katrā ziņā pie standarta situācijām Rabotņiškiem ir liels problēmas. Un tas ir jāizmanto. Suškins pagaidām ļoti mierīgs, nepresingo šādās epizodēs. Tagad gan centīsies patraucēt pretiniekam, būs tālā piespēle.
Pagaidām nevarētu teikt, ka tas, ko Iljovskis solīja, visu laiku bumba pa zemi, ātri saspēle, daudz skriešanas, meklē arī tālajām piespēlēm variants Rabotņiški. Skaidrs, ka uz to varbūt nav uzsvars, bet brīžos, kad ir tāda iespēja, arī ir šīs tālās piespēles soda laukumā. Petroviks. Kas tagad? Tagad tiek pāri centram. Rabotņiški sāka pozicionēt. Uzbrukumi ir visās pozīcijās. Tagad vietā Jelgavnieki pat Suškins ir savā laukuma pusē. Vienīgais izvirzītais uzbrucējs Jelgavas sastāvā. Un pacietīgi saspēlējas Rabotņiški. Un tagad lūk arī tālā piespēle. Tā ir Ikstena bumba. Tā ir Ikstena bumba, un to viņš arī savāc. Freimans ātri ievadam uzbrukumu šajā situācijā. Freimans, Kenedijs saglabā Kenedijs, tālāk Bogdaškins. Un piespēles priekš. Tur jāmēģina Suškinam dabūt bumbu. Jāsit pret pretinieku, jācenšas dabūt tādā veidā standartizot. Suškins vēl labāk varbūt sanāk. Suškins, Bogdaškins netiek bumbu līdz vārtrāmim. Sosranovam jāapsteidz pretinieks. Tas arī notiek. Latka tur pacīnīsies, tas ir skaidrs. Latka to arī dara. Tiek garām pretinieks, bet tālāk jau Sosranovs bloķē. Šoreiz Suškins tiek garām, netiek līdz varbūt kādai standarta situācijai, bet ir piespēle soda laukumā. Tagad vidējā līnijā bumba Kenedijs arī pret Petroviku, būs bumba Jelgavai. Paliek bumba. Paliek bumba Jelgavai un Gins Freimans varēs mest bumbu tālāk. Izskatās, ka diemžēl Skonto ir ielaiduši vārds 9. minūtē. Ošs uz priekšu saglabā bumbu šoreiz Ošs. Beigās gan Rabotņiški pie tās, Petroviks. Latkā! Bumbā spēlē, tur var bļaut, cik grib Rabotņiški. Bumbā spēlē Latka. Sosranovs apmāna pretinieks, divs pretinieks apmāna Sosranovs, tālāk piespēle Kenedijam. Gins slēgsies klāt, Freimans to arī dara. Kenedijs ātrāk jāsaspēlēs. Tagad jāceņš, varbūt pa tautu var mēģināt izspiest. Neliels bija kontakts un tagad, kur bumba, varēja varbūt arī mazliet veiksmīgāk šī situācija beigās izvērsties. Jāiet klāt, nedrīkst ļaut šādi ievadīt uzbrukums. Ošs. Spēlē Gubinam Ošs. Gubins līdz galam, tur arī Bogdaškins pārtveram. Vēl redzam, ka arī pretinieki var kļūdīties. Šoreiz gan Suškins nesaprotais ar partneriem un tagad jāatgriež aizsardzībā. Petroviks, Latka jau ir tur un Mārcis Ošs. Tas ir Mārcis Ošs aizsardzībā. Izklausījās, ka maķedonietis saka aidieniņ. Tā izklausījās, bet bumba ir Jelgavai. Gins ilgi domā, visai pasmag pašlaik. Elpo, skaidrs, ka nogurums ir, puslaiks iet jau uz beigām. Grūti spriest, vai Norvēģis tiesnesis saprot, ko tur Vujčičs viņam grib pateikt. Rāda Vujčičs kā ar taisnu kāju, viņš ir rūpji pret viņu esot nospēlēts. Neko darīt būs jāspēlē Vujčičam tālāk. Pagaidām joprojām 0-0 pirmā puslaika beigu daļā. Veiksmīgi tagad tiek vaļā no Suškina pretinieki. Tālu piespēles priekš. Un Freimans mazliet kļūdās. Un nedrīkst ļaut sīst. Latka bloķē sitienu, Latka pacīnās, Latkā. Neļaus izvērsties tur pretiniekam, bet bumba joprojām pie Rabotņiškiem un izspiež, diemžēl, no šīs situācijas viņi stūra sitienu. Ātri, jāsaka, arī no malas skatoties šīs Eiropas līgas spēles ļoti ātri aizrit, jau pirmais puslaiks pavisam drīz būs noslēdzies.
Ko Vujčičs pie bumbas 8. numurs Rabotņička sastāvā. Jā, spēcīgi diezgan saula. Pašlaik arī spīd, cerams, ka Ikstenam tas netraucē. Uz tuvo stūri. Bogdaškins izsit bumbu, tālāk būs piespēle visticamāk atpakaļ Vujčičam, tā arī notiek. Erība pret Vujčiču, un Erība šoreiz uzvar. Jāsaglabā arī bumba, Kenedijam jāspēlē līdz galam, jāiet klāt Vujčičam, lai spēlē atpakaļ. Tas, protams, ir briesmu novēršana. Varētu būt, viena kompensācijas laika minūte pirmajam puslaikam arī būs. Kenedijs. Neizdod saglabāt bumbu Vujčičs. Vārtsargam jāspēlē šajā situācijā, dialogu kļūdās, ar ko tas viss beigsies. Bumbu pie Sosrānov, Iljovskis klāt. Neizdodas saglabāt, bet mums vēl priekšā būs arī otrais puslaiks, vēl arī pirmais gan nav noslēdzies. Arī ļoti tuvu mūsu sodlaukumam šoreiz bumba. Bez pārkāpuma sodlaukumā. Kas tagad Freimans izsit bumbu tālāk, Vujčičs jau ir klāt. Vujčičs varētu arī mēģināt sīst. Spēlē pa labi Sosrānovs. Sosrānovs izsit bumbu vēlreiz ārpus laukuma robežām, bet vēl ļaus turpināt spēli Norvēģi tiesnesis. Laiks it kā iet uz beigām pēc man laikrāžu noteikti. Vajadzētu jau beigties, bet pagaidām vēl šo epizodu ļaus izspēlēt. Bogdaškins izsit un ar to arī beigsies pirmais puslaiks. Tā arī notiek. Futbola klubs Jelgava pret futbola klubu Rabotņički. UEFA Eiropas līgas otrās kārtas spēle, kvalifikācijas kārtas spēle, un pēc 45 minūtēm 0-0 spriedzes saglabājas, un emociju otrajā puslaikā būs vēl vairāk. Tad arī tiekamies un ceram uz veiksmīgu iznākumu Latvijas komandai Jelgavai. Pagaidām nelielu atpūtu. Un pagaidām atbilstošs rezultāts arī spēles ziņā, un izskatās, ka arī sastāvos nav nekāda izmaiņa. Ātri pārskriesim pāri sastāvēm. Jelgavniekiem aizsardzībā Freimans, Ošs, Dielo un Gubins kā balsta pussargs Latka, un mazliet augstāk 4 pussargi. Pa vidu Bogdaškins un Kļuškins, pa malām ir Rība un Sosrānovs, un vienīgais izvirzītais uzbrucējs ir Vjačeslavs Suškins. Pretniekiem Božinovskis, Vujčičs, Anene, Iljovskis, Siljanovskis, Ristevskis, Petroviks, Altiparmakovskis, Traičevskis, Cikārskis un Iljevskis. Nepatīk Šairapo Maķedonijas komandām 2 cīņas, tādas asākas epizodes. Daudz viņi krīt, daudz viņi ir neapmierināti ar tiesnešu lēmumiem, ar jelgavnieku it kā pārāk aso spēli, it kā pārāk agresīvo sniegumu, bet tas ir Jelgavas spēles stils, fiziska spēle, agresīva spēle, daudz cīņas, daudz darbības otrajā stāvā. Cita lieta, ka Rabotņički diezgan labi izslēdz šīs visas situācijas, principā kādas 4 standarta situācijas bija 45 minūšu laikā, tas ir visai pamats. Tagad bīstam epizodu labi izspēlē līdz sitienam Rabotņički, un no šādām pozīcijām var arī izspiest kaut ko vairāk. Šoreiz ne tas labākais sitiens, šoreiz mazliet paveicās Jelgavai, bet jābūt ir uzmanīgiem. Mugura bļauj komandas biedri Latkam. Tā arī ir tas, kas skaidri bija redzams pirmajā puslaikā. Ļoti ātri Rabotņički komanda tieši tādā ziņā, kad pretinieks saņem bumbu, uzreiz ir klāt kāds pretspēlētājs. Skonto ar Debrecenu pēc nonākšanas iedzinējos ir gūšu vārtus. Tā ir Skonto spēle, tas ir uzbrukošs stils, vairāk vārtu. Skaidrs, ka nekā Jelgavas spēlē lielākajā daļā gadījumu ir, un tur pagaidām 1-1. Bet mūsu spēlē 0-0 Jelgava pret Maķedonijas komandu. Ošs uz priekšu, tomēr piebremzē un nospēlē visai tehniski šis centra aizsargs. Tagad ir Iksten piespēles priekšu, Suškinam jācenšas tikt galā ar šo bumbu, bet izskrien no aizmugurs Vjačeslavs. Līnija tiesnesis to acīgi piefiksē galvenais tiesnesis un visa tiesnešu brigāde no Norvēģijas. Galvenais tiesnesis Tore Hansens, asistē viņam Jonsam Mihails Knutsens un Oistens Jeterlands. 4. tiesnesis Trons Ivars Devle un spēles UEFA delegāts Portugāls ar Alvaro Albino. Petroviks.
spēlēs priekš caur kreiso malu. Petroviks ļoti aktīvs bija pirmajā puslaikā. Tieši caur kreiso malu visvairāk spēle tika virzīta Rabotņiška komandā. Principā tas arī otrajā puslaika pirmajās minūtēs notiek. Tagad gan bumba labajā malā, bet vairāk tieši kreisā malā spēlē. Tagad viegli slaupījums Kasparam Ikstenam tāds nepiespēle, ne sitiens. Skaidrs, ka no šādas distances ar sitienu gatavu vārdsargu nepārspēt. Un arī centrējums bija pārāk spēcīgs un pārāk tuvu Kasparam Ikstenam. Viņš šādas bumbas savāc. Abdulais Diallo. Jā, pārdzīvo Diallo par šo piespēli. Šoreiz bumba zaudēt. Parunājot ar Iljovski pirms spēles vakar pēc treniņa. Tātad ar Maķedonijas komandas kapteini. Tas, viņš arī tagad sit pa vārtiem, sit vismaz vārtu virzienā, bet tas, ko viņš teica, principā Rabotņiški būtu apmierināti arī ar nešķiru. Tas nebūtu sliktākais variants viņa komandai. Neslēp viņš, ka Skopješi ir komanda, var spēlēt spēcīgi, tur tomēr viņi jūtas labāk savu skatītāju priekšā. Kā Iljovskis teica, tā vajadzētu būt katrai komandai, ka skatītāji, ka nav jāceļo, ka tai vajadzētu būt priekšrocībai, un principā šeit Jelgava viņi arī būtu apmierināti ar neizšķirt. Tas nebūs slikts iznākums. Pagaidām neizšķirts ir vai 0-0 ir tas labākais iznākums, pirms tev ir jāspēlē savās mājās. Man tā personīgi nešķirt, tomēr vieni vārti un 1-1 rezultīvs neizšķirts jau Jelgavas variantā būtu priekšrocības. Skaidrs, ka otrajā puslaikā vēl ir daudz jāspēlē, bet šajās Eiropas līgas spēlēs, kvalifikācijas spēlēs, kur visi izšķirās 2 spēļu summā, šīs varbūtības, šī rēķināšana ir visai daudz, visāds variants sanāk izsvērt spēļu laikā, tā kā nevar neparunāt arī ar to. Skaidrs, ka 0-0 ir neizšķirts priekš Jelgavas būtu krietni labāk nekā 1-1. Arī ar 1-1 pret Līteks izdevās tikt tālāk ar rezultīvu 2-2 neizšķirt, kas principā bija ļoti negaidīts rezultāts. Bet visādi sportā var būt tas, par ko pirmajā puslaikā runāts, bet šajās Eiropas līgas komandās ir tāda neliela neziņa, kādi būs pretinieki, kā viņi spēlēs, cik spēcīgi būs komanda. Arī Rabotņiškiem vēl nav sezona sākusies, viņiem sezona beidzās. Tādā ziņā Jelgavniekiem vajadzētu būt pārsvars, arī Vitālijs Astafjovs to teica. Mums ir sezonas vidus, lai baidās maķedonieši, mums nav no kā baidīties, mēs esam labā formā. Tagad Diallo cenšas apspēlēt, Sosranovs, Diallo, Suškins aizmugurē, pārāk izteikti aizmugurē. Jāčeslavs Suškins no manas pozīcijas, ļoti, ļoti labi tas bija redzams, un ļoti labi redzams tas bija arī līnija tiesnešim. Dodās iesildīties pāris Jelgavnieki, rezervē starp citu, bez vārdsarga Mārča Meliča, arī spēlētāji Valērijas Reķko, Andrejs Kiriļins, Artis Jaudzems, Izmails Musā, Edgars Fjodorovs un Oļegs Malašenoks. Rabotņiškiem rezervē, kādam ļoti, ļoti aktīvam arī Maķedonijas futbola līdzstējiem ir zinām šie spēlētāji. Tagad labi, Diallo nospēlēs saskata noteikumu pārkāpumu. Hansens ļoti neapmierināts. Tiesnes, skatītāji, man labāk ir dzirdami tie skatītāji, kas šeit aiz muguras aiz žoga ir. Viņi uzskata, ka tiesnes nav īpaši gudrs. Krūts piries, tas skaidrs ir emocijas. Bet Rabotņiškiem rezervē Naidovskis, Ahitī, Markovskis, Jovanovskis, Mitrovs, Ristovskis un Jefrēmovs. Tas tā ātri paskrienot pāri, bet šī epizode neizskatās labi. Tūlīdz vārtiem ir bumba un neskat, kur no maķedoniešiem tur pašlaik pie bumbas. Skaidrs, ka viens no viņiem ir 11. numurs Gorans Ciljanovskis, vai viņš izpildīs šo standarta situāciju, vai kāds no diviem, kuru numuru nesaskat, bet skatīsimies. Kas tiks darīt šajā epizodē. Ikstens visai nervos. Ir kāda iespēlēta kombinācija. Labi, ka ir varbūt šī iespēlētā kombinācija. Šī izskatījās pozīcija, no kuras ir jāsit pa vārtiem. Rabotņišs šoreiz pārcentās. 1,20 m līdz vārtiem ir jāsit pat taisno. Labi, ka Rabotņiškiem bija citas domas. Atkal noteikuma pārkāpums un prieks ir dzirdēt, ka Zemgales Olimpiskajā centrā arī var sanākt skatītāji, kuriem nepatīk šāds epizods, un komanda to jūt, skatītāji atbalsts, un šajās Eiropas līgas spēlēs tas ir ļoti svarīgi. Skaidrs, ka arī virslīgā tas ir svarīgi, bet atkal noteikuma pārkāpums bija ar rokām spēle, bet ļoti, ļoti strikti šie Norvēģi tiesneši.
Dialo. Dialo viens Dialo var spēlēt, daudz brīvas zonas, spēlē pa kreisi. Sosrānaus uz centru vairāk, pēc tam pa labi Freimanim. Freimans panāk šo bumbu. Jācenšas kaut kas no šādām situācijām izveidot. Piespēles priekš Riba zaudē bumbu Freimanis. Labi pacīnās Freimans, tagad jāatgriež aizsardzībā Vujčičs, spēlē Anēnem. Dialo! Suškins var doties pēc šīs bumbas, Vjačeslavs Suškins. Tomēr soda laukumā spēles galvenais priekšmets. Un šādā situācijā Vārtsaris Božinovskis izmanto savas priekšrocības. Viņš var spēlēt ar rokām Sosrānaus. Nedrīkst izslēgties visu laiku, ir jābūt maksimāli koncentrēšiem mūsu spēlētājiem. 0-0 joprojām. Gubins pret Anēni. Labi, tagad saspēlējās Rabotņički. Ilijovskis. Bīstami Ikstens. Labi, ka tā. Šeit Altī Parmakovskim bija jāgūst vārti. Viņš paripina bumbu Ikstena virzienā. Ikstens jau bija nokrits, bet šis sitiens bija tik vājš. Kā jau teicu, tāds viegls paripinājums Ikstenam kājās. Un šoreiz, tā nebija arī fantastika jārāda Kasparam. Rezultāts paliek nemainīgs. Sosrānaus pagarina. Sosrānaus domā, Sosrānaus visai ilgi un Kļuškins beigās zaudē bumbu. Nedrīkst šādi zaudēt bumbas, visai daudz šādu epizožu. Tagad arī sitiens un garām vārtiem, bet nedrīkst izaicināt un nevajag izaicināt likteni šajos maķedoniešu tāls cienos. Nevajag pārbaudīt, cik labi viņi tos var izpildīt. Šāds neliels kļūds pagaidām visai daudz, pārāk daudz. Labi, ka Rabotņička vēl nav sodījuši. Cenšas aktivizēties skatītāji. Kaspars Ikstens atsitiens no vārtiem šajā brīdī. Nepaliek bumbu laukumā, būs maiņa. Jelgavas sastāvā Andrejs Kiriļins izskatās, ka tas ir pēc numura arī. Tas ir Andrejs un tiek nomainīts Kenedijs Riba. Pie šāda formāta, principā, Kiriļins varētu spēlēt kā centra pussargs un Bogdaškins drīzāk ieņems Rības pozīciju labajā malā. Bet visai ātri pirmā maiņa tiek veikta. Mārts Sošs pārliecinoši šoreiz spēlē otrajā stāvā. Aptuveni 60. minūte pašlaik spēlē. Tas pēc maniem aprēķiniem. Tā vajadzētu būt. Pietur bumbu. Rabotņičs šādās situācijās principā arī ļoti nesteidzās. Kļuškins labi, šoreiz Griebs jāvirzās uz priekšu Gubinam. Gubins to arī dara, Gubins, un nē. Šādās situācijās gan tiesnesis nesaskat pārkāpumu. Petroviks, pasaka, ka ir noteikuma pārkāpums, tas apmēram tā izskatījās. Pateic un tiesnesis nosvilp. Ierobežo Jāgalnieku agresīvo spēli Hansens. Garām vārtiem šis sitiens. Kā jau teicu, uzsitīs no distances, uzsitīs no tālākas distances. Maķedonieši, bet pagaidām par laimi tas viņam rezultātu nedod. Ošs. Labajā malā Ošs, Mārts virzās uz priekšu. Jāmeklē piespēle ir Kiriļinam. Kādam jābūt arī sotlaukumā šajā brīdī. Ošs, un būs auts, tas ir labi. Principā Jelgavai auti. Nav sliktāks variants arī par stūra sitieniem. Tagad būs auts. Ko plaudē? Skaļi plaudē Jelgavas tribīnes. Mārcis Ošs metīs soda laukumā. Mārcis met. Petroviks, bumba atkal soda laukumā, Gubins pagarina, Kiriļins vēl cenšas atpakaļ raidīt bumbu soda laukumā, Ilijovskis pret Bogdaškinu. Tagad jāpaspēj atgriezties, un Ilijovskis
Ikstens aplaudē, bumbiņa nāca pie manis. Bumbiņa arī atlido Kaspara Ikstena rokās. Kaspars varēs ievadīt to spēlē, noliek to pie zemes. Ikstens ilgi domā, beigās piespēlē Abdulajam Dialo. Ilijovskis, neizslēgsies, būs klāt pie Abdulai. Un tagad Jelgavs cenšas pieturēt bumbu. Tas, protams, nav slikts variants arī pašiem padarboties mazliet vairāk ar bumbu. Ošs uzvarēs. Ošs notriec Petroviku tur bez variantiem. Un tagad ar rokām spēlē Rabotņički. Jābūt. Jātiesā vienādi uz abām pusēm. Ilgi domā Hansens vai svilpt pārkāpumu. Soškīns, pa kreisi Sasrānaus kreisajā malā. Piespēl sodu laukumā un būs auts. Un šeit jau dosies Mārcis Ošs. Mārcis Ošs visticamāk dosies. Tomēr nē. Kļuškins ļoti neapmierināts ar to, ko izdarīs Sasrānaus. Tagad arī kļūdās Gļēbs. Jāpacīnās Sasrānavam. Un paliek Rabotņiškiem, piespēl pa kreisi. Freimans paspēs tur jāgaida, kamēr pieliks pie zemes Rabotņiški. Freimans jau ir pozīcijā. Cenšas uzreiz saspēlēties ar gaisu piespēlēm, teiksim tā, Rabotņiški. Līdz sitienam pagaidām netiek. Bet spēkos līdz šim izskatās, ka ļoti līdzīgas komandas. Kas tagad? Gubinam jāspēlē. Gubins izsit bumbu uz stūra sitienu. Nervos spēle. Jāsaka, kā ir visai nervos, visai emocionāli. Un tāds saspringzinājums saglabājas katrā epizodē, katrā situācijā. Pat no malas skatoties tā ir. Un cerēsim, ka futbolisti jūtas mazliet brīvāk. Petroviks dodas pie bumbas, 17. numurs. Rabotņiškas sastāvā viens no aktīvākajiem futbolistiem, malējais pussargs, kreisās malas pussargs. Un viņš no labās malas tātad arī izpilda stūra sitiens ar kreiso kāju. Bīstami, Freimanis, tur bija spēle ar roku, šķiet Rabotņiškiem. Hansens to nesaskat. Un tagad arī Hansens neko nesaskat. Skaidrs, ka varam teikt, ka mums vairāk izskatīsies Latvijas līdzstējuma pārkāpumu nekā varbūt viņi ir, bet Hansens, uz vienu pusi saskat, uz otru pagaidām nesaskat. Skaidrs, ka es personīgi tālu no šīs epizodes biju. Kļuškins jāspēlē pa kreisi, tur Sasrānaus. Sasrānavam izšļūk pa apakšu bumba. Ikstens uzreiz saka, nekas, turpinam spēlēt. Skaidrs, ka nav jau vērts pārdzīvot šādās situācijās, jāturpina spēle un jāmēģina nākamajā reizē to darīt mazliet veiksmīgāk epizodē nospēlēt, aptuveni pusstundu vēl šajā spēlē. Ilijovskis tiks līdz bumbai, Ilijovskis tiek, ir arī centrējums Dialo. Freimans tālāk Vujčičs. Mazliet iespiež. Rabotņički tagad ir sītiens un Ikstens to tvēr. Sasrānaus. Jā. Tagad komunikācija tāda mazliet agresīvāk starp Ikstenu un Kļuškinu. Ikstens uzskatīja, ka Kļuškinam bija jāpalīdz šajā situācijā. Gļēbs, Ikstens teica, kur tu aizskrēji? Gļēbs saka, ka tur jau ir divi spēlētāji, ka kādam ir jāiet arī uz priekšu. Emocijas ir arī savā starpējā komunikācijā. Freimans ļoti neapmierināts ar tiesnešu darbību. Izgrūž tagad Freimanu ārpus laukuma robežām, kad viņš cenšas spēlēt ar galvu. Nevajadzētu arī uz tiesnesi ieciklēties. Mēs šeit laukuma malā pie ekrāniem vai pie monitoriem varam spriest, varam domāt, kāds ir tiesnesis, bet futbolistiem vajadzētu koncentrēties galvenokārt uz spēli, uz to, kas notiek.
Un kā varbūt spēlēt labāk. Tagad Oļegs Malešenaks dodas laukumā Suškina vietā. Malešenaks tur līks pastrādāt Rabotņiškiem. Ja vajadzēs arī kādreiz pa kājām iedos pretiniekiem, arī to Malešenaks var izdarīt. Un arī vienu vārtu autors. Vienīgo vārtu autors mājas spēlē pret Līteks. Un aizmugurē tagad Freimans. Bija šoreiz Gins aizmugurē. Nav tur ko pārdzīvot un īpaši protestēt. Jā, tagad brīvsitienu izpildu. Rabotņiškiem Astafjevs, motivē savus spēlētājus, aicina spēlēt mazliet aktīvāk. Lūk arī Malešenaks uzreiz iesaistās spēlē, neļauj tur ilgi domāt Božinovskim, liek uzreiz izpildīt tālās piespēli, Ošam tur vajadzētu uzvarēt, arī notiek. Latka. Šoreiz noteikuma pārkāpums arī pret Jelgavu tiek saskatīts, tas ir labi. Un šeit arī maiņa pretiniekiem. 10. numurs kapteinis Iljovskis tiks mainīts. Tā kā tāds lēmums galvenajam trenerim Tomislavam Frankam. Un Suats Ahiti dosies laukumā. Jā. Jā, skatītāji aicina, lai pasteidzina Iljovski, lai Iljovskis ātrāk mainās. Spēlētājs, kurš spēlēja arī 2005. Gada Rabotņišku sastāvā, tiek nomainīts šajā brīdī. Un 20-gadīgais Sahītī dodas laukumā. Sosrānaus spēlē skaisti, bet beigās tas neko nedod. Kļuškins, jā, tā varam spēlēt, un Mārts Sošs tagad dosies pie bumbas. Nav ko daudz izdomāt, jāizmanto tie ieroči, kas ir, un tie viena no tādiem ir Mārts Sošs metiens soda laukumā. Tagad gūstam šo iespēju, un Mārts arī metīs soda laukumā. Paiet arī tālāk uz priekšu, tur gluži auts arī nebija, kur Mārts to izpildīs. Dialo! Un kur bumba palikus laukuma robežās, nebūs stūris stien, diemžēl. Malešenaks ar svaigiem spēkiem iznācis laukumā. Redzam, liek nervozēt. Un Freimans aicina spēlēt augstāk. Partners. Un pietur bumbu Rabotņiški. Principā viņi nekur nesteidzās. Izskatās, ka tā arī ir, ka viņi būtu apmierināti arī ar šo 0-0, kas ir pašlaik. Iljevskis pašlaik aizsargs. 27. numurs kļuvis par kapteini. Bogdaškins spēlē atpakaļ. Freimans. Un diezgan riskanti. Riskanti spēlē Gīns. Tālāk piespēlē atpakaļ tur Dialo. Jā, zaudē bumbu. Tagad Jelgava. Gubins cenšas paspēt atgriezties. Sahītī tikko devies laukumā. Problēmas pret Sahītī. Tagad arī piespēle. Un tiek līdz sitienam 9. numurs Čumā. Tiek līdz sitienam ar kreiso kāju. Sit gan krietni neprecīzi, bet vienalga tādas situācijas nav tās patīkamākās. Prasa bumbu Malešenaks īstenam. Centīsies kaut kur tur arī bumbu raidīt. Kaspars Ikstens, pagaidām net īpaši veiksmīgi šie atstieni bijuši. Tagad arī pie Malešenaka bumba dodas. Malešenaks Bogdaškinam, Bogdaškins saglabā bumbu spēlē Bogdaškins un atkal noteikuma pārkāpums Jelgavai. Tore Hansens galvenais tiesnesis šajā spēlē. Krīt, skaidrs, ka pie katras iespējas krīt Rabotņiškie. Viņi jūt, ka tiesnesis visu svilp, un tad var arī krist. Rabotņiški pavisam lēni aizvad spēles izskaņu. Man nav vēl arī spēles izskaņu diezgan daudz, vēl jāspēlē minūtes un 25 noteikti.
Mārčošs bumba šī ir. Kļūdās tagad Kļuškins un Dialo. Visai brīvi var spēlēt Dialo, sit pēc tam bumbu uz priekšu. Mazliet nomierinājusies spēle, principā Rabotņiški to bremzē. Jelgavniekiem neizdodas pātrināt. Atkal spēlē uz atpakaļ Rabotņiški, tur arī viens no maķedoniešiem nokrits. Nemesties virsū, proti pārāk, teiksim tā, skriet virsū arī Astafjevs. Saka, ka nav vajadzības. Un daudz brīvs zonas Gubins. Gubins ar roku spēlē tīri ar roku, apstādina bumbu Gubins, arī to Norvēģi nesaskat. Jā. Aizmuguri bijuši fiksē Norvēģijas tiesnesis. Skaidrs, tagad Rabotņiški pilnīgi pamatot ir neapmierināt Gubins tīri ar roku apstādināja šo bumbu, lai Sahitī pie tās netiktu. Nepamanīja ne galvenais tiesnesis, ne līnija tiesnesis. Tagad arī principā nebija attiecīgā attālumā viens no Rabotņiška spēlētājiem no bumbas. Un kas ar to beigsies? Jā, diemžēl stūris. Šīs standarta situācijas varbūt nav tie garākie spēlētāji pretiniekiem, bet skaidrs, ka katra standarta situācija ir standarta situācija, tas ir bīstam, var būt dažādi rīkošai, var sanākt visādi, jāsaka, kā ir. Un, jā, Petroviks dodas pie bumbas, 17. numurs, viņš ar kreiso kāju izpilds šos centrējumus, un pēdējā reizē, tas bija visai nervozi, visai bīstam. Tālo stūri un Ikstens pārliecinoši. Varam mēģināt varbūt arī pretuzbrukumu aizskriet. Ikstens met uz priekšu Kiriļinam, Kiriļins viens pagaidām Kiriļins. Meklē piespēja, Leandrejs cenšas tikt tagad garām un noteiku pārkāpums. Šoreiz saskat. Hansens nebūtu silps tur. Jā, šo galu no tiesnes. Šis nebūtu pārkāpums, līnija tiesnes ļoti aktīvi. Tur signalizē, ka ir noteikuma pārkāpums. Sasrānos pie bumbas, piespēlē, jā, nesaprotās šoreiz ar Kiriļinu. Sasrānos sasteidz varbūt noteikums. Spēcīgāk uzspīd arī sauli šajā brīdī, izlien no mākoņiem. Un kad laiciņu arī tā varētu būt spēles sabiedrotā, vismaz tā izskatās pēc mākoņu izvietojuma. Vātkā! Jā, Kiriļins pārkāpis noteikums tur centrālajā zonā, jā, pie laukuma centra apļa. Kreisā mala Rabotņiška uzbrukuma virziens šajā brīdī. Kiriļins, šoreiz tīri spēlē Kiriļins, Freimans dodas palīgā, piespēle Malašenakam un Rabotņiški to pārtver. Freimanim izskatās, ka daudz enerģijas vēl palicis, bet veiksmīgi Rabotņiški redzam. Kad Jelgavnieki cenšas šādi aktīvi spēlēt, tad Rabotņiški spēja iziet, bet tagad jāveido pretuzbrukums, jāveido mazliet ātrāk, Sasrānovs ir kreisajā malā. Tiek spēlēts tur, kur ir vairāk pretinieku. Malašenoks! Un bumba ir Jelgavai, Mārcim Ošam jādodas pie tās. Jādodas. Domāju, ka tā arī notiks. Paies pāris metrus uz priekšu Mārcis un veiksmīgi varēs mest sodu laukumā. Jā, uzreiz dodas Sahitī pretī, lai patraucētu Mārcim. Jelgava Zemgals obiskajā centrā. Ko skatāmies? Mārcis! Bumba ir sodu laukumā, jāpaiet pretī Dialo un neizdodas tās. Tagad jāpapresingo.
Kļuškins veiksmīgi un bumba gan ir autā. Bumba ir autā, nepaliek laukuma robežās. Kreisā mala Freimans izsit bumbu autā un tā paliks Rabotņičkiem. Spēles beigas nevar prognozēt īsti kāds būs, vai Jelgava centīsies uzspiest savu spēli un centīsies izraut uzvaru, vai arī principā būs apmierināti ar šo 0-0, kas pašlaik ir laukumā un uz rezultātu tablo. Un caur kreiso malu caur kreiso malu spēlē Rabotņički. Nekas principā nemainās viņu uzbrukumos. Kļuškins, šāds piespēles ir riskants. Skaidrs, ka varbūt bija grūti kaut kāds cits variants atrast Gļebam. Vienīgā cita iespēja bija sist. Uz priekšu bumbu. Bez adresāta Gļebs centās to saglabāt. Un tā viss sanāk kļūda šoreiz. Vojčičs. Tur diezgan vienkārši pašlaik bumbu. Skopjas klubs atbildes spēli pēc nedēļas Skopjē. Tur liels stadions. Visai moderns arī. Bet kā paši maķedonieši saka, tad pārāk liels esot. Neizdodas piepildīt ne uz kādām spēlēm to. Vienīgi uz izlases spēlēm pret tādu lielāku. Skaļāk pretiniec pret Spāniju, bet arī izlases spēlēs pārsvarā ir problēmas. To piepildīt tagad Kļuškins. Labi pagarina bumbu. Malšenoks. Neizdodas vienkārši atbruņo pretinieks, un šie ir tādi klasiskie. Oļega Malšenok noteikumi pārkāpumi, kad epizode ir zaudēta, kaut kur parautais krēkli, kaut kur patraucēt, neatļaut pretinieku. Tā Malšenoks spēlē. Neizdodas pagaidām pie bumbas īsti tikt Jelgavniekiem, un tagad Latka. Pārējie arī neveidojas īpaši raiti un noteikumu pārkāpums. Beigās labi, ka tiek saskatīts, varēja arī sanākt nebīstam. 1510 skatītāji šajā spēlē klātienē. Sosrānovs apspēlē, Sosrānovs sakītīs, Sosrānovs būs stūris sitiens. Jāspēlē un jāmēģina uzvarēt. Jelgavai ir pa spēkam šis pretinieks. Skaidrs, ka būs grūti, skaidrs, ka Jelgava nebūs favorīti, bet nebija favorīti arī pret Līteks un aplaudē Zemgals olimpiskā centra tribīnes. Sanākušie skatītāji 1510 šovakar. Bogdaškins, kur bumba? Pie Gubina bumba, Gubins! Netrāpa, tomēr bloķē pretinieki ar šo sitienu. Diezgan izskatījās, ka tur bija pārkāpums Božinovskis. Pret pretinieku vārdsargu šoreiz tas netiek fiksēts. Redzam, kādu nervositāti rada šīs standarta situācijas pie pretinieku vārtiem. Ošs, tālāk sodlaukumā, Dialo. Kritīs, protams, neliels konteksts un uzreiz krīt Rabotņičs šajās epizodēs. Principā, tas uzreiz bija paredzams sekundes 10 pirms epizodes, kā Ošs nāca tuvāk pretiniekam. Tas bija skaidrs, ka Maķedonijas futbolists kritīs. Parāda šos notiekumu pārkāpumus ļoti pārliecinoši Rabotņički. Tagad laukuma vidusdaļā cīņa Freimans. Bogdaškins, tālāk Malšenoks. Sosrānovs sodlaukumā Malšenoks. Un ar ko tas beidzās? Bumba paliek laukuma robežās. Sosrānovs cenšas to panākt, bet nekas jāiet tuvāk. Tagad nevajag ļaut iziet tik vienkārši no savām laukuma robežām.
Jelgavnieki ir klāt, no kur sekos šis Sāniemtiens ar korpusu labi spēlē maķedonieši. Beigās gan Latka pie bumbas varbūt mazliet sasteidz šoreiz notikums. Dialo izlieks un uzvar gaisa divciņu, bet beigās veiksmīgi pie Rabotņičkiem bumba nonāk. Trietā tur ar Anēni jātiek galā, beigās Sahītī pie bumbas. Sahītī. Kas tagad? Petroviks būs vēlreiz pie bumbas un jāsaskatīs. Tur bija noteikuma pārkāpums, neliels kontakts un Kiriļinam pat dzeltenā kartī tiek parādīta. Atkal bīstam standarta situācija, tas ir bīstam. Un vēl minūtes 15 varētu būt ar kompensācijas laiku. Ko šoreiz izdomās maķedonieši? Ošs parāda, kur bija noteikuma pārkāpums, tur mazliet tālāk. Aizraid bumbu, Mārcis. Tiesnesis Hansens saka, ka bija tuvāk tomēr, un tuvāk šis noteikuma pārkāpums tiek nozīmēts. Hansens super piekasīgs Jelgavas komandai. Sitiens un neprecīzs maiņa notikusi maķedoniešiem. 20. numurs Miroslavs Jovanovskis devies laukumā, bet Hansens atmēr 9 metrus. Izskatās, ka ir Jelgava, bet tomēr saka, puiši vēl 20 centimetrus tālāk jāpabīd šī sieniņa. Hansens ļoti strīds pret Jelgavu. Skaidrs, ka tas ir no Latvijas līdz tai pusēm skatoties. Un 16. numurs tika nomainīts. Sāniemtiens tagad kreisajā malā. Bogdaškins tiks pie bumbas, netiek Bogdaškins pie tās. Tagad arī piespēl sodu laukumā. Un prasītos mazliet vairāk uzbrukumu no Jelgavas puses. Pagaidām Rabotņički. Spēles beigās tomēr šis viņu pārsvars izpaužas izteiktāk. Tagad neizdodas arī neko izspies no šī potenciāli labā pretuzbrukuma. Piespēlē atkal seko atpakaļ un vēl tālāk uz atpakaļ spēlē Rabotņički. Principā pagaidām Rabotņičkiem viss un notiek, kā viņi varētu gribēt. Principā, kā varētu gribēt, ja viņi ir nešķir apmierināti, tad šis 0-0. Varbūt arī būs labs rezultāts, bet arī priekš Jelgavas tas nebūtu sliktākais variants pirms atbildes spēles. Stafjovs arī tagad Malšenakam norāda, ka vienkārši skraidīt jēgas nav. Jāspēlē mierīgi, jāspēlē pēc plāna. Tagad piespēle un Gubinam jāspēlē. Bet Sahītī jau ir klāt. Gubins nespēja saglabāt bumbu laukumu robežās, neveiksmīgi sitos priekšā Aleksandrs. Gubins. Viens Gubins varēja mazliet mierīgāk nospēlēt un saglabāt bumbu savai komandai. Kiriļins, Latka un atkal nekā. Jelgava ik pa brīdim izsauc skatītāju tribīnēs. Bet ļauj brīvi saspēlēties pretniekiem. Jelgavnieki. Freimans tagad kļūdās Gīns. Anēnē! Un Kaspars Ikstens, dāmas un kungi, glābi. Jelgavas komandas vārdsargs. Mainieks un rezultāts paliek nemainīgs. Šajā brīdī Anēnē sitienu izpildīja un vārtos mainiekus glābi vārdsargs Kaspars Ikstens.
Jā, Petroviks ļoti lēni dodas izpildīt šo stūrus, tie nekādas steigas no Rabotņičkiem. Ja būs iespēja skaidrs, ka viņi centīsies uzvarēt, bet citādi pagaidām viss šo Maķedonijas komandu apmierina. Petroviks pa zemi šoreiz izspēlē Rabotņički, tagad būs centrējums, tagad ir centrējums un Ikstenam jāspēlē. Meklēs iespēju ātrai pārē, izskatās, ka tomēr nē. Piespēles priekšvaļagam Malešenaks, tālāk Sasrānaus. Auts, Jelgavs auts un Mārcim Ošam jādodas pie bumbas. Nevajadzētu sasteigt tagad Sasrānavam, vai tomēr tiek nolemts neizpildīt tālos metiens. Būs tomēr Mārcis Ošs dodas pie bumbas. Mārcis metīs soda laukumā Jelgavas komandas centra aizsargs numur 25. Numur 25 šoreiz piespēlē atpakaļ. Latka. Un Dialo netiek līdz bumbai. Varbūt šīs ir piespēles atpakaļ. Varbūt nevajadzētu izniekot šīs iespējas. Mest soda laukumā, tas tomēr rada pretiniekos nervositāti, bet šīs izspēles nevienmēr Jelgavai nostrādā pozitīvi. Jā, Ikstens arī norāda, ka nav jāskrien virsū Rabotņičkiem, jāspēlē pacietīgi. Nebūs Jelgavas komanda tā, kas skries virsū, kas centīsies presingot. Tomēr izskatās, ka arī jelgavniekiem 0-0 pagaidām apmierina, bet šis 0-0 vēl ir jānotur tagad pret Latku noteikumu pārkāpums. Tikai pēc skaļiem Latkas izsaucieniem Hansens to fiksē. Uz priekšu mēs ticam. Zemgales Olimpiskajā centrā. Bet, laika aizvien mazāk. Šajā spēlē, pēc minūtēm 5 arī kompensācijas laiku sagaidīsim. Kas tagad būs? Mārcis Ošs metīs soda laukumā. Jāmet, kāpēc izniekot šādas iespējas atpakaļ gan mazliet jāpaiet. Hansens to norāda. Mārcis Ošs centīsies arī paiet uz priekšu. Cik tālu dzīs Hansens. Tagad viss ir kārtībā. Bet būs vēl maiņa. Valērijas Reķko. Interesants lēmums. Tas būs jāpaprasa Vitālijam Astafiem. Kāpēc tiek mainīts Gins Freimans? Vai ir problēmas? Kādas ar veselību Gintam? Varbūt visticamāk. Reķko dosies uz to stabu, visticamāk, vai arī Dialo. Reķko, un Dialo, kur bumba? Bumba ir vārtos! Glebs Kļuškins! 1-0! Lūk, arī Mārča Oša metieni soda laukumā. Tas, par ko es runāju, nav jāiznieko šīs iespējas. Nav jāiznieko. Glebs Kļuškins 1-0 un Zemgales Olimpiskais centrs eksplodē. Zemgales Olimpiskais centrs ir kājās un Jelgava ir vadībā. 1-0, dāmas un kungi. Tas ir Jelgavas spēles stils. Jelgavas spēles stils var nepatikt, bet ja Jelgava sasniedz rezultātu, tad Latvija gavilē un Latvijai ir apmierināta 1-0 Jelgava un jānotur šī uzvara ir mājiniekiem. Bordo sarkanajās formās spēlējošai komandai. Pavisam drīz jau kompensācijas laiks tiks parādīts. Tieši tā, Glebs Kļuškins ir tās, kuram tiek ieskaitīti vārti. Un, tās ir emocijas, tā ir Eiropas līga. Bet laika vēl ir daudz. Latka, zaudē bumbu Latka.
Kiriļins. Turpina Rabotņičku uzbrukt. Tagad jābūt uzmanīgiem. Skaidrs, ka Rabotņički centīsies panākt vismaz 1-1. Zaudēt viņi gan nevēlas. Un kam bumba? Bumba Jelgavai. Nu ko, minūtes 3 vēl līdz kompensācijas laikam. Būs vēl maiņa tagad Rabotņičkiem. Redzēsim, cik tagad lēni mainīsies Rabotņički. Tiek mainīts 26. numurs, kas mums tas ir Mite Cikārskis un 21. numurs Ivans Mitrovs būs laukumā. Un piespēles priekš Malašenoks. Sasrānaus. Bogdaškins vēl tālāk. Rustams atstās, lai bumba iet ārpus laukuma robežām. Arecko met bumbu tālāk uz priekšu. Malašenoks vēl pagarina. Sasrānavs var patraucēt pretiniekiem. Kļuškins. Sasrānavs varbūt var arī pārkāpt noteikumus šādās situācijās, jā. Tieši tā, pareizi apstādina uzbrukumu, potenciāli uzbrukumu apstādina pretiniekiem Sasrānavs. Tas nav sliktākais variants šādā brīdī. Un piespēles sodu laukumā bez pārkāpumā. Bīstami! Patraucē Bogdaškins, ir sitiens un garām vārtu stūrim. Nopūšamies Latvijas līdzjutēji. Tagad īkstens skaidrs, ka nesteigsies. Jau skatās 4. tiesnesis, kad parādīt kompensācijas laiku otriem puslaikam. Trons Ivars Devle. Pavisam drīz tas tiks parādīts Kaspars Īkstens. Krīt, tur viens no Rabotņiška spēlētājiem. Bogdaškins, Kiriļins, Malašenoks cenšas sīst un krīt. Nav tur noteikuma pārkāpums, centās sīst, netrāp īsti pa bumbu un krīt Oļeks. Steidz uz priekšu maķedonieši. Kiriļinam ir viena zeltainā kārtīte, 3 kompensācijas laika minūtes otrajam puslaikam. Bogdaškins cenšas spēlēt viltīgi, Rabotņiški pie bumbas. Latkā. Jā, Īkstens bļauj stāvēt pacietīgi. Un maina malu tagad Rabotņiški un augumā mazākais spēlētājs šāds gaisa bumbas nesavāc. Sāni iemetiens Jelgavai. Jā, padevējiem gribēja palīdzēt. Tur Rabotņiška futbolists ātrāk paspēlēt. Un padevējs kā kārtīgs Jelgavnieks pasist uz bumbu uz priekšu. Lai maķedonietim tādas iespējas nebūtu. Vēl viens auts Jelgavai. Tagad gan vairs īpaši nesteigsies. Metīs tur pēc iespējas tālāk uz priekšu pa malu, mēģinot vēl vienu standarta situāciju izcīnīt. Bumba pie Božanovska. Minūtes 2 vēl, pusotra. Bīstami, Rečko uzvar šo gaisa 2 cīņu, bet tagad Dialo. Jāizsit bumba, jāizsit pēc iespējas drošāk. Bīstami, Rečko pieredzējušies Valērijas mazliet atvirs bumbu no saviem vārtiem. Raujās sodu laukumā Rečko, garās kājas. Tas ir Valērija Rečko, garās kājas. Malašenoks klāt, minūte vēl aptuveni pēc maniem aprēķiniem. Petrovīks. Tālāk pa kreisi spēlē Bogdaškins jau ir aizsardzībā palīgā. Ikstenam jāspēlē, bīstami. Malašenoks, Latka un prom. Pēdējās epizodes šajā spēlē.
Tori Hansens. Galvenais tiesnesis, gaidām viņa. Signāli par spēles noslēgumu. Dialo uz malu bīstam, tas ir bīstam. Tur Sosrānovam jāpacenšas paspēt un bumba lido ārpus laukuma robežām. Atstiens no vārtiem, Kasparam Īkstenam, nu cik ta tur ir palicis. Zemgales Olimpiskais centrs gaida. Noslēdzošo svilpi no tiesneša. No Tori Hansen. Varbūt pēc šī atstiena, varbūt nē, paskatās savā laikrādī, savā pulkstenī Hansens. Īkstens pēc iespējas tālāk tagad centīsies sīst. Un tas ir arī viss futbola klubs Jelgava uzvar pirmajā UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra otrās kārtas spēlē pret Rabotņiškiem. 1-0 Gļebs Kļuškins otrā puslaika beigu daļā gūst vārds un Jelgava pirms došanās uz Skopju, pirms došanās uz Maķedoniju panāk 1.